Mani sauc Kristofers, un es mācos Daudzes pamatskolas 9. klasē. Mūsu pagastā ir sena luterāņu baznīca. Luterāņu baznīca ir uzcelta 1825. gadā. Mūsu baznīcai ziedoja līdzekļus Rāfiene Šuvalova. Abos pasaules karos baznīca īpaši necieta. Arī padomju okupācijas laikā dievnams turpināja darboties. 1988. gadā baznīcā ielika elektrību, salaboja logus un uzturēja kārtību. Daudzes baznīca ir vietējās nozīmes piemineklis. Dievkalpojumi te notiek reizi mēnesī. Mazās klases dodas uz Daudzes baznīcu, uzkopt vidi, apskatīties apkārtni vispārīgi un pavadīt brīvo laiku savu. Katru gadu mums skolā notiek talkas. Mēs aizējam arī uz baznīcu, uzkopjam to, apkopjam mūsu Daudzes skolu un uzturam visur kārtību, lai ir skaisti. Es pats arī piedalos tautiskajās dejās, deju kolektīvā Zeļļi aizkrauklē. Katru gadu mēs, precīzāk es, izdabcinu savu klases skolotāju ar viņas mīļāko dziesmu Kaiju. Un mēs mēģinām kaut ko dejot līdzīgu valstim. Es piedalījos kā dejotājs Rīgas maratonā. Es atbalstīju skrējējus. Mums vajadzēja 8 stundas stāvēt uz podestiem, aplaudēt visiem un atbalstīt morāli. Dejās es iegūstu disciplīnu, stāju, pasākumus foršus un kopā pavadīt ar jauniem draugiem laiku var.